Kā Mārim Gailim izdevās tikt pie Vāgnera nama pašā Vecrīgas sirdī un vēl dabūt 15 miljonus no Latvijas valsts budžeta. 2015. gadā Māris Gailis, Pēteris Šmidre un vēl tādi cilvēki uztaisa Vāgnera biedrību un sāka savu lobiju. Viņi tur rīko dažādas akcijas, lai pievērstu uzmanību un dodas uz Saeimas komisijām, kur rāda savas prezentācijas un sola debesmannā. Neliela atkāpe. Ja jūs kā parasts pilsonis gribat tikt Saeimas komisijā, jums ir jāievieto iniciatīva Mana balss portālā un jāsavāc vismaz 10 000 paraksti, un tad jums ir cerība tikt uzklausītam. Savukārt Māris Gailis un viņa biedrība acīm redzot dzīvo kaut kādā Nārnijā, kur ir durvis uz šīm Saeimas komisijām, jo Mana balss portālā nevienu iniciatīvu par šo es neatradu. Tātad Māris Gailis un viņa biedrība lobē šo jautājumu. Bieži par to raksta, salīdzinoši bieži par to raksta arī Latvijas sabiedriskie mēdīji. Piemēram, vēl 2019. gadā Māris Gailis stāsta, ka viņš ir piemēroti sagatavojies un kā viņš tur atradīs naudu, jo bagātu vāgneristu pasaulē ir ļoti daudz. Starp citu, tas, kā mēģināja šo visu pasniegt sabiedrībai, ir stāstot, ka, ja valsts nekustamie īpašumi nodos šo biedrību, tas ir šo namu biedrībai, tad valstī nebūs jāiegulda ne centa, jo biedrība tur sāorganizēs visu tos sponsorus. Tā to pasniedz, starp citu, arī Latvijas sabiedriskajos mēdījos. 2020. gadā Arvils Ašeradens, kurš ir viens no likumprojekta iniciatoriem, lai šo Vāgnera namu nodotu biedrībai, arī stāsta sabiedriskajiem mēdījiem, ka esot taču ļoti labi, ja privāti fondi arī starptautiski ir gatavi to realizēt, respektīvi atjaunot šo Vāgnera namu. Patinot uz priekšu līdz 2023. gadam, Māris Gailis atkal sabiedriskajiem mēdījiem stāsta, ka viņam ir izdevies piesaistīt 20 miljonus. Kādi tad bagātie vāgneristi tos 20 miljonus sameta? 5 miljonus iedeva Vācijas valdība un 15 miljonus iedeva Klimata un enerģētikas ministrija, piešķirot caur vides investīciju fondu, kas ir viņa pakļautībā, 15 miljonus no EKI naudas. EKI nauda tas ir emisijas kvotu izsoles instruments, respektīvi, ja Latvijai ir brīvs, svaigs gaiss, ko mēs neaizpildam ar indēm, mēs to varam pārdot kādai citai Eiropas Savienības valstī, kurai vajag kaut ko izpūst gaisā. Mēs paņemam naudu, un tad mēs ar to naudu varam glābt klimatu. Šajā gadījumā ieguldot to Māra Gaļa biedrības nagos nonākušajā Vāgnera namā. Un kas vēl ir interesanti, ir tas, ka Māra Gaļa biedrība, kura šos 15 plus 5 miljonus ir dabūjusi, varēja pati rīkot konkursu, kuri tad būs tie būvnieki. Un ļoti interesanti ir tas, ka viens no piesaistītajiem Sarma un Norda birojs kā apakšnieku piesaista Zaigas Gailes biroju. Vai nav jauki? Un neviens neko. Jautājums, kāda bija jēga valsts nekustamajiem īpašumiem nodot šo namu Māra Gaļa biedrībai, ja Māris Gailis tāpat tika pie valsts budžeta naudas, lai to namu atjaunot. Kāpēc valsts pati to neuzņēmās? Es domāju, ka žurnālistiem vajadzētu aiziet pie Arvila Ašeradena un pajautāt par šo un uzzināt viņa viedokli. Man liekas, visiem būtu ļoti interesanti uzzināt, bet mūsu žurnālisti mūsdienās ir tādi nedaudz no valsts maizes atkarīgi, varbūt viņiem bail uzdot šādus jautājumus.